augstu, neviens augstu, kalns par augstu, neviens ielai par zemu, kungs. Neviens grēks nav par lielu, kungs, lai tu mūs mīlētu. Halleluja, paldies Tev, mīļais, ar šo. Paldies par Tavu mīlestību, kungs. Paldies par visiem izglābtajiem, kungs. Paldies par Tavām glābjošajām domām, kungs. Par Tavām labajām domām, par Taviem labiem nodomiem, kungs. Par visu labo, par mīlestību, ko Tu esi jau parādījis un piepildījis uz šo. Slāva Tev, brīnišķīgais, slāva Tev, brīnišķīgais. Halleluja, mēs atgriežamies pie pielūgsmes sirds, tas esi Tu, Ješua. Tas esi Tu, Ješua. Viss par Tevi, viss ap Tevi, tikai Tu, Ješua. Halleluja, Tev vienam slāvu, gods un pateicību, Ješua.
pārbaudi. Pārbaudi katru vienu mūsu sirdi, mīļais kungs. Jo tu esi sirdis pazinējis. Mēs bieži skatāmies viens uz otru pēc izskata, pēc apģērba, pēc trēbēm, pēc stāvokļa sabiedrībā. Bet, mīļais kungs, tikai tu esi tas, kurš zina mūsu sirds, kurš ieskatās sirds iekšienē. Paldies Tev, mīļais kungs. Paldies Tev, kungs. Paldies, ka Tu mūs pazīsti pēc mūsu sirdīm. Paldies Tev, kungs. Mēs pateicamies, ka Tavā priekšā nav nekāda izlikšanās. Tavā priekšā, mīļais kungs, viss ir šķīsts un tīrs. Jo Tu visu redzi, kā tas ir patiesībā. Paldies Tev, mīļais kungs. Paldies Tev, mīļais kungs. Paldies Tev, mīļais kungs. Paldies Tev. Paldies Tev. Arī šodien mēs nākam Tavā priekšā, kungs. Nevis vienkārši tāpat, nevis vienkārši, lai pavadītu labu laiku kopā ar Tevi un viens ar otru. Bet mēs nākam, mīļais kungs, lai Tu mainītu mūsu sirdis, mainītu mūsu domāšanu, mainītu mūsu dzīves. Tāpēc man ir lūgums. Pirms mēs, kungs, grebdēsimies Tavā vārdā, es lūdzu, lai Tu atver mūsu sirds, kungs, ar svēto garu. Atver mūsu sirds. Priekš mums atver, lai mēs paši redzētu, kas tur mājo, kas tur mīt. Un ja tur ir par maz svētā gara, ja tur ir par maz Jēzus, par maz Ješua, tad es, kungs, lūdzu vairāk Tevis, vairāk svētā gara. Lai tur ir vieta Tev, mīļais kungs. Lai tur nav vieta tikai ikdienas rūpēm, steigām, kņadām, šaubām, dusmām, pārmetumiem, kāda nosodīšanai. Bet lai tur vietas ir Tev, mīļais kungs. Tāpēc iztīri mūsu sirds, kungs. Palīdz mums iztīrīt. Palīdz mums, kungs, atbrīvoties no visa liekā. Lai tur būtu vieta Tev. Nāc, kungs, un mājo mūsu sirdīs, pārveidotās, lai mēs esam kā spīdekļi šajā pasaulē, kas spēj izstarot Tavu gaisu, kas spēj nest Tavu mīlestību, kas spēj nest atklāsmi par Tevi, par mīlošo, patieso, īsto Dievu, par tādu, kas iemīlē šo pasauli un nežēloja neko, pat visdārgāko. Lai ik viens, kas tic uz Dieva dēlu, uz Mesiju, uz Dieva jēru, kas uzņēmās uz sevi visus mūsu grēkus, kas tic, lai viņš nepazust, bet dabūtu mūžīgo dzīvību. Paldies Tev, mīļais kungs. Es Tev pateicos, ka Tu mūs esi atradis, ka Tu esi mūs uzlūkojis, nosaucis par saviem, samīļojis, piedevis mums mūsu grēkus. Un mēs esam Tavā ģimenē tagad. Paldies Tev, kungs. Paldies Tev. Es pateicos. Slavēju. Zemi liecos Tavā priekšā, mīļais kungs. Un pateicos Tev, ka Tu esi ieskatījies katrā mūsu sirdī, uzlūkojis to. Neesi nonīcinājis, neesi atgrūtis, neesi atstūmis, bet esi pieņēmis. Paldies Tev, kungs. Paldies Tev. Paldies Tev. Paldies, ka mūsu sirdīs ir mīlestība, ir pieņemšana, ir piedošana. Paldies Tev, mīļais kungs. Paldies Tev. Viss mūsu sirds pieder Tev. Ņem tās un lieto.
savam godam un savai slavai. Paldies Tev, kungs. Šajā brīdī es vienkārši apliecinu, kad kāds sirds tiek dziedināta. Kāda rūgtums šajā brīdī aiziet projām. Tev viss sirdī rūgtums, bet viņš tagad aiziet prom. Fiziski kāda sirds šajā brīdī tiek dziedināta. Ješo mūsu kunga vārdā, mana kunga vārdā. Locītavs atjaunojās, mēra sistēma atjaunojās, iekšējo orgānu funkcijas atjaunojās, gremošana atjaunojās. Ješo vārdā. Ješo vārdā. Ješo vārdā. Tas kungs ir nācis glābt un meklēt un glābt pazudušo. Un tāpat viņš ir nācis dziedināt salauztas un sagrauztas sirdis. Tāpēc es pateicos, kungs, ka tu mūs esi atradis, izglābis, un tu dziedini mūsu sirdis. Tagad. Paldies Tev, kungs. Paldies Tev, kungs. Mūsu sirdis vairs nav sagrauztas. Mūsu sirdīs ir prieks. Mūsu sirdīs ir prieks, mūsu sirdīs ir mīlestība. Paldies Tev, kungs. Es Tev pateicos. Paldies Tev. Paldies Tev, kungs. Ir labi būt Tavā namā. Ir labi būt Dieva namā. Ir labi būt, kungs, mājās. Paldies, ka šeit ir mūsu mājas. Un ka mūsu sirdīs ir Tavas mājas. Paldies Tev, kungs. Paldies Tev. Paldies par mieru. Paldies par nākotni un cerību. Paldies, ka mums ir nākotne, mums pieder nākotne. Un cerību un nākotne pieder man un Tev. Mums ir nākotne. Tev ir nākotne. Tu esi izredzēts. Tev pieder mūžīgā dzīvība. Tu esi mīlēts, tu esi pieņemts. Halleluja. Paldies Tev, kungs. Es pateicos. Es pateicos. Ka šajā atmosfērā nosprākst viss vīrus. Ješo mūsu kungu vārdā. Tāpēc, kur ir svētais gars, tur ir brīvība, tur ir dziedināšana, tur ir mīlestība. Un tur ir piedošana. Paldies Tev, kungs. Paldies Tev. Paldies Tev. Slāva. 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 Paldies. Paldies, mīļie. Paldies, mīļie slavētāji. Paldies, draudzēji. Slavu Dievam par šo brīnišķīgo dienu. Ir labi būt Dieva namā, kad ir svēto sapulcs. Ir prieks visus redzēt, lai Dievs bagātīgi mūs visus svētī. Tāpat tās arī es sūtu svētības un sveiciens visiem tiem, kas skatīsies šo dievkalpojumu ierakstu, lai Dievs jūs bagātīgi svētī. Lai šīs dienas sludinātais vārds arī jūsu sirdīs iesakņojās un maina jūs domāšanu, maina jūsu sirds, maina mūsu paradumus no sliktiem paradumiem uz labiem. Un lai mūsu, kā saka, visi paradumi, lai mūsu ikdienas gaitas, lai viņas būtu tīkams mūsu kungam, tāpēc es jūs visus sveitīju šeit, mīļā draudze, un tāpat sveitīju visus, kas skatīsies šo dievkalpojumu ierakstu. Un sveitīju savu mīļo brāli Jāni, nāca brāli Jāni, brālis Jānis šodien. Es gribētu teikt jaunākais mācītājs Jānis, bet gan jau tas arī būs, jo visam savs laiks, vai ne? Es varētu būt tavs vecākais mācītājs, un tu jaunākais mācītājs. Es mācīšu tev, tu man. Sarunāts. Pareizāk sakot, mēs viens otru uzmundrināsim, ja kāds gadījumā pakrīt ir grūts, tad mēs pacelsim viens otru, un tā mēs tiksim uz priekšu. Un tā arī mēs draudz varēsim vadīt, un draudz ies uz priekšu tādā veidā, mēs pacelsim draudz, mēs to izdarīsim. Amen. 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 Labi, mīļie, šodien Jānis sludinās, dalīsies ar Dievu vārdu, tā kā slavu Dievam par Jāni, paldies Dievam par Jāni, un par viņu sirdi, un pateicamies par šo vārdu, ar ko Jānis šodien dalīsies. Lūdzu, Jāni. Paldies. Tik oficiāli man piesaka, man jau...
Zin, kā ir divi grāvi, vai nu mēs paliekam pārāk lepni, vai nu mēs tēlojam tādu viltotu pazemību. Ja? Ziniet, ir tāds viltots pazemības, ka cilvēks, es jau nekas neesmu, ko tad es. Bet beigās kaut kur dziļi sirdī. Bet tāda iekšā, es jau nekas neesmu. Es mēģināšu tāds nebūt. Es mēģināšu būt tāds, kāds es esmu. Slāva Dievam, slāva par šo laiku. Interesantu vārdu. Es esmu sagatavojis patiesībā. Mācītājs man iedeva tādu tā kā virzienu, ja pavadienu, kurā virzienā es varētu iet. Un tas man patiesībā jau pagājušo svētdienu, tad, kad mēs runājām, tas man ļoti uzrunāja. Kad es iešu tajā virzienā un ka tas varētu būt man pašam interesanti un arī jums. Un šīs dienas vēsts nosaukums ir interesants. Ceļojums uz Šavotas svētkiem. Jā, ceļojums uz Šavotas svētkiem. Ziniet, Šavotas svētki vēl nav. Šavotas svētki, lai saprastu skatītāji, kas nezinu, Šavot ir vasaras svētki. Jā, to sauc par vasaras svētkiem. Tās ir 50 dienas pēc Ješua augšām celšanas. Jā? Amen. 50 dienas. Tas ir 7 nedēļas, 7 šabati. Es vakar skaitīju. Tā ir patiesība. Tā ir. Un, ziniet, ir ļoti interesanti, kāpēc es izvēlējos šādu nosaukumu, jo tāpēc, kad es sapratu, ka mums ikvienam cilvēkam, kad mēs esam kopā ar Ješua, mums ir nepieciešams šis ceļojums. Mums ir nepieciešams šis ceļojums. Un es mēģināšu tā skaidrāk izteikties, jo mēs jau varbūt saprotam to dažādi. Mēs katrs to saprotam dažādi. Bet es, protams, runāšu, ko Dievs ir runājis uz mani attiecībā par šīm lietām. Un tur mēs lasīsim, kas man ir, ka ķerās, satraucies vai kas, nezinu. Mēs lasīsim vecās derības, mēs lasīsim no jaunās derības, bet lai mēs saprastu, ko tas nozīmē ceļojums uz Šavotas svētkiem. Tad, kad Izraels atstāja Eģipti, viņiem vēl bija tikai iestādīti viens svētki, un tie bija Pesach. Citi svētki nebija iestādīti. Viņi vienkārši gāja, viņiem bija tas ceļojums, kamēr viņi aizgāja līdz Sinai kalnam. Un interesanti ir tas, ka es lasīju tieši no tā brīža, kad viņi izgāja līdz tam brīdim, kad viņi aizgāja līdz kalnam. Un tur ir dažādi notikumi. Tur ir pa ceļam dažādi notikumi. Un nebija tā, ka viņi izgāja ārā no Eģiptes zemes. Dievs teica, es jūs vedīšu uz to zemi, kur piens un medus tek. Un ka tagad viņi visi tā priecīgi un laimīgi rokās varbūt sadavušies, slavēdam Dievu, visi aizgāja līdz kalnam. Mēs nelasam tā, tur tā nebija. Un interesants lietas es uzķēru, tad, kad es lasīju, un es arī pie tā pieskaršos, kaut kādas lietas es zināju pirms tam, bet kādas lietas atklājās man tad, kad es lasīju cauri. Un, protams, mēs arī mazliet palasīsim tad, kad tika iestādīti šis laika posms, ja, šīs 50 dienas, ko sauc par Omēru. Ja? Omērs bija tas laiks, kad bija katru dienu viņiem bija jānes tā kunga priekšā un jāziedo labības kūlīši. Bet bez labības kūlīšiem tur vēl bija citas lietas, kas bija jādara. Bet mēs līdz tam aiziesim.
Bet interesanti bija tas, tad, kad tas kungs izved ārā savu tautu no Ēģiptes zemes. Tur ir interesanti, vienā vietā ir rakstīts tā, ka viņš neved viņus pa taisno. Viņš neved viņus pa taisno, jo viņš viņus gribēja pasargāt. Un mums tā liekas, bet kā, pagaidi, tas taču ir neloģiski. Jo ātrāk, jo labāk. Ko man tur vēl kaut kur vandīties, kaut kur iet, kaut kur nespakurēt? Dievs, jo ātrāk, jo labāk. Mēs bieži vien tā sakam. Dievs, jo ātrāk, jo labāk. Tagad un tūlīt. Enter. Kāpēc nav? Dievs gribēja, viņiem, lai viņi aiziet no Gošenas zemes. Gošenas zeme atrodās Nīlas deltas, paša augšu, kur viņi sazarojās Nīlu un ieplūst iekšā vidusjūrā. Tā bija visaulīgākā vieta. Un patiesībā, lai viņi varētu nokļūt uz Izraēlas zemi, viņiem nebūtu jāšķērso Niedru jūru, jeb Sarkanu jūru. Viņiem tas nebūtu jādara. Dievs viņus varētu vest pa taisno. Bet Dievs pateica Mozum, neved tautu pa taisno. Tāpēc, kad jāiet caur filistiešu zemēm un tās dod karu. Dievs jau no paša sākuma jau viņus veda prom no kariem, no iznīcības. Un viņi pagriezās, kā saka, viņi gāja uz leju, un līdz vienā brīdī, kad viņi sāk šķērsot to mūsdienās sarkanā jūru, tajā laikā viņi Niedra jūru. Un interesanti, kas man uzrunāja, bija tas, ka jo Dievs jau no paša sākuma, viņš jau sāka vadīt un vest savu tautu. Mēs zinām, ka Ēģipte un vergošana, verdzība, Ēģiptā ir mūsu vecā dzīve. Verdzība, tas ir grēks, kurā mēs bijām iekšā. Tās bija vecās lietas, no kurienes Dievs savu tautu tā kā izcēla ārā, izved ārā, lai vest uz apsolīto zemi. Un tas ir tas pats, tagad būs svētdienas skola, ja? Visi jau mēs zinām. Tas ir tas pats, kad mēs pieņemam Ješua kā savu glābēju, ka mēs pieņemam Pesaku upuri, tad, kad mūsu sirds ir apsiestas ar viņa asinīm, tad mēs piederam viņam. Nāves eņģelis ir pagājis garām, aizgājis prom, un viņš ir paņēmis mūs tā kā savā apgādībā. Un viņš ir gatavs mūs vest uz apsolīto zemi. Mēs visi ejam uz apsolīto zemi, pareizi. Varbūt kāds neiet. Mēs visi ejam uz apsolīto zemi. Dievs mūs ved uz apsolīto zemi. Bet ziniet, kā ir? Kad cilvēks iznāca ārā bieži vien, viņš ir tā, slava Dievam, aleluja, kur ir tā apsolītā zeme? Tūlīt tepat un tagad. Enter. Bet nekas nenotiek. Man liekas, ka Dievs ved kaut kur, pa kaut kurienu, kaut kā, kaut ko. Bet es negribu noplūst no tās tēmas, ko es gribu runāt. Bet ir tā, ka ja Izraēla tauta nebūtu gājuši cauri tam, kam viņi gāja cauri. Protams, daudzām lietām viņi varēja neiet cauri. Mēs savā dzīvē daudzām lietām varētu neiet mums cauri. Bet ar savām izvēlēm mēs ejam cauri. Un cits nokļūst līdz apsolītai zemē ātrāk, cits nokļūst vēlāk. Bet interesanti tas, es nerunāšu tagad par šo apsolīto zemi, bet es runāšu līdz kalnam, līdz Sinai kalnam. Jūs ziniet, kas notika Sinai kalnā? Sinai kalnā viņiem tika dots likums, bauslība. Bet līdz tam Sinai kalnam ir notikumi, par kuriem mēs tā kā iziesim arī cauri. Un tad mēs runāsim arī par to, kad to omēru. Kas tas tāds ir? Kāpēc Dievs gribēja, lai tas būtu? Un tagad mēs lasīsim pirmo raksturvietu 2. Mūzes grāmatu 13. nodaļa, 1. līdz 3. pāns.
Man būs atkal teksts, kāds teksts būs no angļu valodas. Jo, piemēram, tad, kad mēs runāsim pa Omēru, latviešu bībelē tur ļoti daudz ir pa līgošanu. Nu, tur latviešu diktatiem līgošanu. Līgo tas, līgo šitas un līgo tas. Angļu valodā nav līgot. Jā, angļu valodā ir pacelt pretī tam kungam. Un tā ir milzīga atšķirība nekā ņemtu. Es gatavoju vārdu vakar, un es sieviņai teicu, te latvieši gan to līgošanu ir aizrāvušies. Viņi tā līgo, tā iet garām un nodzied vēl. Es teicu, jā, tas vēl pietrūk, ja bībeli mācētu tagad, latviešu bībeli mācētu dziedāt, tad tur droši vien tā būtu. Nav, līgot nav, tas nav pareizi. Tas nav pareizs tūkojums. Jā. Un labi, atkal neliela atkāpe, bet lasam šo, kāpēc es šo raksturvietu ieliku. Tāpēc, ka bija ļoti svarīgi, tad, kad mēs izejam no šīs Ēģiptes, no vecās dzīves, no vecās grēka dzīves, Dievs patiesībā prasa, lai mēs viņam atdodam, kas mums pieder. Jūs vēlāk sapratīsiet, par ko es runāju. Pirmām kārtām Dievs vēlas, lai mēs atdodam visu, kas mums pieder. Viņš neprasīja mantišķās lietas, viņš vairāk prasīja, viņš tāds ļoti nopietnas lietas prasīja. Jā. Bet es lasīšu rakstvietu tā 2. Mūzes grāmata 13. nodaļa no 1. līdz 3. pantam. Tad tas kungs sacīja Mūzum, veltiet man ikvienu pirmdzimto starp Izraēla bērniem. Pirmdzimtais, kas piedzimst, gan no cilvēkiem, gan no dzīvniekiem, pieder man. Šeit neiet runa par to, ka tagad jau upurē, ja? Bet viņi neko nevarēja piesavināties sev. Jo mums jāapzinās to, ka viss tas, kas mūsu dzīvē notiek, tad, kad mēs esam atgriezušies, mums ir jāsaprot, ka visas lietas, kas mums pieder, tās nav mūsu. Tās nav mūsu. Tās pieder tam kungam. Tas kungs mums ir devis, un tas kungs mums var ņemt. Un tas nepieder mums. Un lai mēs varētu kaut kur aiziet, lai mēs patiesībā varētu aiziet līdz šavotam, lai mēs varētu aiziet līdz vasaras svētku notikumam, mums ir jāapzinās, ka nekas mums nepieder. Tas ir viens no nosacījumiem. Jā, tāpēc ir šī rakstvieta. Tāpēc Dievs arī jau pašā sākumā, tad, kad viņi gāja ārā no Ēģiptes zemes, viņš noteica šādu lietu. Ja? Lai viss tas tiek, lai tas tiek atdots man. Šī ir mūžīga pieminēta diena, jo jūs izgājāt no Ēģiptes savas verdzības vietas. Šodien tas kungs jūs ir izvedis ar savas varanās rokas spēku. Un angļu tekstā ir rakstīts, vēl tā uzsvērts, atcerieties, neēdiet nekādu raugu. Ja, mēs pagājušajā reiz jau runājam par neraudzētu, mums bija neraudzētās maizes svētki, ja? Bija 7 dienas, ja? Ka viņi to neraudzētu. Ja? Ko? Raudzēt neēd, jā. Ka viņa raudzēt neēd, un šeit atcerieties, es nezinu, latviešu bībelē rakstīts tā vai nav, atcerieties, neēdiet nekādu raugu. Tas, jā. Un te ir tāds, ka man uzreiz bija skaidrs, atceries, vairs nekāds grēks. Tu atdod man visu, kas tev pieder, nodod man. Ļauj, lai es valdu par tavām lietām. Un tad, lai nav grēks tavā dzīvē. Tie 2 pirmie nosacījumi. Ar ko vispār ceļojums var sākties? Ja? Un ejam tālāk. Un tagad mēs nonākam pie tā, ka Omērs, mēs runāsim pa Omēru mazliet, es detaļās baigi nezinu visas tās lietas, bet ko es sapratu to, ka tas bija, Omērs bija tie kūlīši līdz šavotam, kas bija jāpienes upurs tam kungam. Dievs grib, lai mēs katru dienu upurējam sevi, līdz mēs nonākam līdz šavotam. Viņš vēlas, lai mēs upurējam sevi. Ne jau tā, noguļās uz malkas un tagad Dievs tagad ņem mani.
Šeit iet runa par raugu, kas vēl palicis ir mūsos. Šeit ir runa par vecām lietām, kas valkās no Ēģiptes. Mēs runāsim par to drīz. Kas vilkās Izraēlam līdz no Ēģiptes. Un Dievs gribēja, lai viņi tur atstāja tur tai tūkstnesī to visu. Tāpēc arī bija visi šie pārbaudījumi. Visi šie pārbaudījumi ar dzeršanu, visi šie pārbaudījumi ar ēšanu, visi tie pārbaudījumi ar sarkanās jūras šķērsošanu un tā tālāk. Mēs tagad palasīsim no 3. Mūzes grāmatas 23. nodaļas no 9. līdz 20. pantam. Es lasīšu no angļu tekstu. Ja? Jums būs Latvijā, jums tur līgos, ja? Līgos pa labi, pa kreisi, visur līgos, ja? Bet man nelīgos. Tad tas kungs sacīja Mozum, dod Izraēlu bērniem šādus norādījumus. Šeit iet runa par Omeru, par laiku no Pesach līdz Vasarsvētkiem, ja? Kas viņiem bija jādara. Es jums došu, kad jūs ieiesiet zemē, ko es jums došu, un jūs novāksiet tās pirmo ražu. Es nezinu, varbūt, ka es kļūdos, bet man uzrunāja šī pirmā raža ir tā, kas ir mūsos, kas ir mūsu tas vecais. Dievs grib, lai mēs to pirmo ražu ņemam un jau upurējam, liekam uz upura altāru. Mēs varam paskatīties katrs sevī, kas ir mūsu raža, ko mēs esam saražojuši. Ja? Kas ir tas mūsu tā pirmā raža, ja? Kas ir pati pirmā raža. Ja? Un atnesiet priesteri, kūlīti, labības no jūsu pirmās ražas. Dienā pēc šāda priesteris to pacēls tā kunga priekšā. Jums droši vien tur līgo, ja? Šūbo, ja? Bet cik tur līgo? Jā. Tur līgo, ja? Pacels tā kunga priekšā, lai tas tiktu jūsu labā pieņemts. Tādī pašā dienā jums jāupurē tam kungam, kā dedzināmais upuris gadu vecs jērs, bez defektiem, bez trūkuma. Atkal mēs nonākam tā, bez trūkuma, jērs. Līdz ar to jums jāupurē labības upuris no 2 desmitaļām īpaši izvēlētiem kviešu miltiem, kas samitrināti ar olīveļu. Tas būs īpašs ziedojums, patīkams smaržs tam kungam. Un kā šķidrs upuris jums jāupurē 1 mērs. Vēl apstāšu šeit. Jūs ziniet vēl, kas ir omērs? Mērvenība. 1 omērs bija apmēram 2,3 litru. Tilpums tāds. Mēs lasīsim vēlāk par to, kad viņi lasīja mannu. Latviešu bībelē vārds gomers. Gomers, jā. Bet pareizi ir omers. Jā. Bet galvenais interesanti, ka visos tulkojumos arī nav tas gomers latviski neparādās. Jaunajā latviešu tulkojumā, ir omers. Tur jau parādās omers. Jā. Tā ir mērvienība, cik daudz viņi drīkstēja salasīt katru dienu mannu. Ja, un šeit tas pats ir jāupurē 1 mērs, ja 1 omērs vīna. Ja, viņiem katreiz bija jāpienes šis mērs, šis omērs vīna, kas arī bija jāupurē. Man ļoti žēl cilvēki, kas cienīja vīnus, alkoholu, katru dienu jāizliek 2,3 litru uz alkoholu. Bēdi ielēm. Jā. Bet tas kungs prasīja to. Es ceru, ka viņi klausās mani. Un tā līdz Vasarsvētkiem visi vecie krājumi izbeigās. Jā. Un jāatmet dzeršana. Un jāatmet dzeršana. Un tad tā uzsvētās. Varbūt tas kungs tā gribēja, ka viņi vienkārši izlēja visu to vīnu, to veco vīnu vienkārši izlēja ārā. Upurē visu, atdotam kungam. Visas vecās lietas. Viss vecā maize, viss, kas mūsos ir vecais, kas ir sakrājies, mēs runāsim par vecām lietām vēl uz priekšu.
kas mūsos var būt, ko mums vajadzētu upurēt. Līdz šabatam. Tā, kur es paliku? Pie vīna es paliku, jā. Tādā dienā jums nebūs ēst maizi, grauzdētus graudus vai svaigus graudus, kamēr jūs neatnesīsiet šo upuru savam Dievam. Šis ir jums mūžīgs likums, un tas jāievēro no paudzes paudzē, lai kur jūs arī dzīvotu. Atkal mēs nonākam, ka tas nav tāds vienreizējs pasākums, ka Dievs to ir nolicis darīt līdz mūža galam. Mēs, protams, nenesīsim ne vīnu, ja? Mēs nenesīsim iedomājas, kur veikali būtu laimīgi, ja mēs katru dienu 2,3 litrus vīnu un lietu uz altāru. Ja? Nē, šeit mēs runājam par garīgām lietām, par savu. Mums ir kaut kāds savs vecais vīns, mums ir kaut kāds savs labās lietas, ja, ko mēs varam upurēt Dievam. Dievs neprasa, lai mēs tagad ejam uz veikalu un pērkam un daramies. Ja? Bet Dievs prasa no mums, lai mēs upurējam. Vīns jau tajā laikā skaitījās, viņš skaitījās arī kā zāles. Vīns skaitījās tas, kas palīdz, kas dziedē, viņš nebija tikai ballīšu sastāvdaļa. Viņam bija ļoti augsta vērtība, labam vīnam bija ļoti augsta vērtība. Un tāpēc viņš prasa, lai vīnu, lai tur nav kaut kāds sulūdens vai ūdens, vai tēja. Tas būtu lētāk, protams. Un tad šis jums ir mūžīgs likums, un tas jāievēro no paudzes paudzē. Lai kur jūs arī dzīvojat, no nākamās dienas pēc šabata, tās dienas, kad jūs atnesat pirmo labības kūlīti, lai to upurētu kā īpašu upuri. Noskaitiet 7 pilnas nedēļas. Turpiniet skaitīt līdz dienai pēc 7. šabata, 50 dienas vēlāk. Tad upurējiet tam kungam jaunu labību. Pēc 20 dienām jaunu labību. Pēc 50 dienām, ja? No visām jūsu dzīves vietām atnesiet 2 maizes klaipus, lai tos upurētu tā kunga priekšā kā īpašu upuri. Pagatavojiet šos klaipus no 2 desmitaļām smalki izvēlētiem kviešu miltiem un cepiet tos raudzētā maizē. Tie būs upuris tam kungam no jūsu pirmās ražas. Līdz ar maizi upurējiet tam kungam 7 gadus vecus jērus bez defektiem, 1 jaunu vērsi un 2 aunus kā dedzināmos upurus. Šie dedzināmie upuri kopā ar labības upuriem un šķidrumu upuriem būs īpašs upuris tam kungam par patīkamu smaržu. Tad jums jāupurē 1 āzis par grēku upuri un 2 gadus veci jēri par pateicības upuri. Priesteris upurēs 2 jērus kā īpašu upuri tam kungam, kopā ar maizēm, kas ir svētīts tam kungam, kas pieder priesterim. Un tālāk es nelasīšu, tur ir jau runa par uguns upuri. Tur jau ir par uguns upuri. Un jūs ziniet, kas ir uguns upuris. Jūs ziniet, kas ir uguns. Svētām ir simbols, kas ir uguns. Es, protams, droši vien būtu gudrs mācītājs, varbūt, ka mācītājs mūs varētu saprast, izprast, kāpēc āži, kāpēc jēri, kāpēc 7, kāpēc tik un tik un tik. Bet es vienkārši, tad, kad es lasīju cauri, man uzrunāja tas, ka patiesībā mūsos ir tik daudz, ko upurēt. Mūsos ir tik daudz, ko upurēt. Tas nav tā, kā atnes viens šķēlu maizi noliec, ņem kungs te būs. Nopietni. Tur ir nopietni, ko ņemties. Tas nozīmē, kad mums ir nopietni, ko ņemties pie savām dzīvēm. Ka tas nav vienkārši, es tagad izgāju no savas Ēģiptes, halleluja, slava Dievam, kuri tā apsolītā zeme dod šurp. Te es esmu. Tik daudz lietas viņiem bija jāizdara, lai viņi nonāktu līdz
šautam, lai viņi saprastu. Mēs zinām, ka viņiem bija šauts, bija likuma došana, ja? Kad tika iedot baušana, ja? Kad tika iedots likums. Pirmo reizi viņi visu izbojāja, sačakarēja. Viņi vienkārši izbojāja visu. Jo tāpēc, ka viņi nebija vēl sapratuši, viņi nebija vēl upurējuši savas lietas. Viņi aizgāja līdz Sinai kalnam, kamēr Mūzes aizgāja runāt ar to kungu, ko viņi darīja, uzcēla zelta tevi. Uzcēla jau velku. Tikko izgājuši no Ēģiptes ārā. Vai nav arī tā, ka kristieši bieži vien izejot ārā no Ēģiptes, viņi jau uzceļ jau kaut kādu elku stāvu, jeb elku jau savā dzīvē. Patiesībā jau viņi arī paņēma līdzi. Diemžēl, jo tāpēc, kāpēc? Tāpēc, ka viņi jau no paša sākuma neatdeva. Tāpēc, ka viņi no paša sākuma jau savas lietas neatdeva. Viņi bija laimīgi, priecīgi. Es laikam būšu kaut kāds raksturīts izlaidis, bet nu labi ir. Nē, viņš būs. Viņš būs. Vasaras svētki. Nu, īsumā. No vecās derības. Jā. Es jau bišķiņu pieminēju. 2. Mūzes grāmata 19. nodaļa, no 2. līdz 6. pantam. Un viņi devās ceļā no Refidimas un nonāca Sinai tūkstnesī. Un apmetās tūkstnesī. Tur Izraēls cēla nometni kalnu pakājē. Bet Mūzes uzkāpa kalnā pie Dieva, un tas kungs viņam sauca no kalna un sacīja: Tā saki Jēkaba namam un pasludini Izraēla bērniem. Es bišķiņu pārfrāzēšu. Tā saki kuldīgas namam. Pasludini King of Glory draudzēji. Viņu bērniem. Jautājums. Šeit ir runāts par Izraēla bērniem. Vai mēs neesam piepotēti Izraēlā? Vai mēs neesam piepotēti pie tavu kungu? Es savā laikā kādreiz, es esmu aizmirsis, kā to dara, bet es kādreiz iemācījos potēt kokus. Es potēju mājās kokus. Tur paņem no mežābeles, galīgā mežābele. Baigi labo bumbierī dabūjumā. Bumbieri. Bet jautāju, no kurienes viņš ņem sulu? No kurienes viņš paņem to visu, to labumu? Kas liekas pilnīgi nav ar manīm saistīts. Jā. Bībelē rakstīts, ka mēs esam piepotēti Izraēlā, mēs esam ar viņiem kopā kā viens. Tas nozīmē, ka šī raksturvieta attiecās arī uz mums, kas esam atgriežušies, kas esam izgājuši no Ēģiptes ārā. Varbūt, ka kāds domā, viņš ir Aleluja kristietis, un man nekāda daļa nav ar Izraēlu. Man ļoti žēl. Tad sanāk tas, ka tu pasaki, es neesmu piepotēts Izraēlā. Es neesmu piepotēts pie šīs saknes. Man nav nekāda daļa ar viņiem. Lai viņi paši ņemās ar saviem likumiem, lai viņi paši ņemās ar saviem svētkiem, lai viņi paši tur darbojās, ko tas Dievs viņiem tur Mums jau Dievs to neliek darīt. Tā nav patiesība. Tā nav patiesība. Mēs esam piepotēti Izraēlā. Un tad tālāk klausamies. Jūs esat redzējuši, ka es esmu darījis, ko es esmu darījis Ēģiptiešiem, un kā es jūs esmu nesis uz ērgļu spārniem, un esmu jūs pie sevis atvedis. Bet tagad, ja jūs uzklausīsiet manu balsi un turēsiet manu derību, tad jūs man būsiet par īpašumu visu tautu vidū, jo man pieder visa pasaule. Un jūs būsiet man par priesteru un ķēnišķu valsti. Un par svētu tautu.
šos vārdus tev būs teikt Izraēla bērniem. Kāds man teiks, jā, tas ir Izraēla bērniem. Labi, 1. Pētera 2.9. Atšķiram 1. Pētera 2.9. Kur rakstīts tā, bet jūs esat izredzēti cilts, ķēnišķīgi priesteri, svēta tauta. Pagā, mēs pirmīt kaut kur nedzirdējām šos vārdus. Dieva īpašums. Esi Dieva īpašums. Izraels ir Dieva īpašums. Tu esi Dieva īpašums. Tad mēs esam Izraels. Tur nav vispār varianti. Tas ir kā matemātikā 2 + 2 = 4. Kādreiz bija maz bērni. Es cik 2 + 2 = 22. Kādā varbūt ir tā, bet tā nav patiesība. Šeit tā ir rakstīts, ka mēs esam Dieva īpašums, lai jūs paustu tā varenos darbus, kas jūs ir aicinājis no tumsas savā brīnišķīgā gaismā. Jūs, kas citkārt nebijāt tauta, bet tagad Dieva tauta, kas nebijāt apžēloti, bet tagad esat apžēloti. Šeit skaidri rakstīts, ka mēs nebijām tauta, bet tagad Dieva tauta. Izraels, kas ir Dieva tauta? Mēs Dieva tauta. Tas nozīmē, ka viss šīs lietas, viss, kas šeit ir uzrakstīts, tas, kā tas bija domāts Izraēlam, tā viņš ir domāts arī mums. Tur nav attiešana no kasas, jā. Es krieviski nezinu, krieviski sanāk labāks kā. Kaut kā bija, neatfrēta kasa, jā, kaut kā tā. Neatejot no kasas. Mums ir tas pats viss. Līdz ko mēs tiekam izvest no Ēģiptes, mēs tiekam pārbaudīti. Līdz ar to mums ir jāsāk upurēt daudz mums nelabi piemītošas lietas. Nav tā, kā jau es teicu, nav tā, ka kāds iziet ārā no Ēģiptes un viņam nekas nav. Viņš vienkārši ir eņģelis uz zemes lido. Un viņam nekādas problēmas nav. Viss tur ir aleluja. Es tādu cilvēku neesmu sastaps. Ne, ir, kas izliekās par tādiem. Es zinu, ka ir tādi, kas izliekās par tādiem. Bet Dievs ir līdzis, un viņš ir noteicis, ka mums ikvienam ir jāupurē daudzas lietas, kas ir mūsu dzīvē. Un Izraels tāpatās sāka upurēt jau patiesībā no pirmā pārbaudījuma. Izraēlam bija ļoti liela problēma, un es tā mazliet saskatīju arī sevi, jo viņiem bija kurnēšana. Viņiem patika kurnēt. Man arī, jā? Vēl kādam arī nav. Man arī, es teikšu godīgi, man patīk pakurnēt. Bet es brīnos, kā Dievs man šēvo. Man sieviņa parasti saka, kā viņš pasūdzās, kā viņš pakurna, tā Dievs viņam iedod. Bet vai tas ir labi? Tas nav labi. Un es arī apzinos, ka tas nav labi. Kurnēt. Tā ir neapmierinātība, jā, visu laiku izrāda savu neapmierinātību. 2. Mūzes grāmata 14. nodaļa 10-12. Kad faraons bija tuvu klāt pienācis Izraēla bērni, pacēla savus acis un redz, eģiptieši bija cieši aiz viņiem. Tad tie ļoti izbijās un brēc uz Dievu. Un tie sacīja Mūzum, vai tev trūka kapu vietu Eģiptē, ka tu mūs esi izvedis, lai mirstam tūkstnesī? Kāpēc tu mums tā esi darījis, izvedams mūs no Eģiptes? Vai mēs jau tev Eģiptē neteicām, atstājies no mums, lai varam vergot eģiptiešiem, jo tas mums būtu bijis labāk, vergot eģiptiešiem, nekā mirt tūkstnesī. Es šito izlasīju, šis tulkojums ir no angļu valodas. Es šito izlasīju, es vienkārši nespēju aptvert
Tas nozīmē, ka viņi izgāja no Eģiptes, bet pilnīgi neko nebija atstājuši. Viņi visu savu domāšanas veidu, visu, kas ir pat... Ziniet, jūs esat dzirdējuši, ka cilvēki saka, vai tad gan bija forši? Īpaši vecākiem cilvēkiem patīk atcerēties, kas bija noticis un jaunībā. Tie tad bija laiki. Tad mēs tur pa ballēm gājām. Tad mēs tur to darījām un šito darījām. Un tad... Bet šeit ir tas pats, ka mēs bijām Ēģiptē. Mēs tur varējām dzīvot. Bet to, ka viņus tur klapēja visu laiku, viņi nemaz nepieņem. To ļoti ātri aizmirst. Ka viņi tika mocīti, ka viņi tika sisti. Bet viņi labāk izvēlējās pateikt, oi, kad es tur biju tur pasaulē, tad es to varēju darīt. Tagad es to vairs nedrīkst darīt. Esat dzirdējuši. Es esmu sastapies ar cilvēkiem, ar kuriem es esmu runājis, un viņi teikuši tā, kad, nu jā, es jau negribu ar to Dievu, tāpēc, ka es vairs nevarēšu darīt to un to. Jā. Tāpēc, ka es nevarēšu darīt to, ko es visu laiku darīju pasauli. Kā man tas patīk darīt? Kā man tas patīk darīt? Un man paldies Dievam, nebija nekādas atkarības tādas, bet man bija tā, ka man patika klausīties ļoti daudz pasaulīgu mūziku. Es klausījos. Jo tāpēc, ka kristiešiem tajā laikā nebija tāda žanra mūzikas. Un man vienkārši patika klausīties. Un tad es it kā biju draudzē. Nu, es jau gāju draudzē tajā laikā. Un man patika klausīties, un man likās, un zini, ka tu klausies, tad uzreiz kaut kādas atmiņas. Kā tad bija? Kā tas tur bija? Kā tā meitene uz mani paskatījās? Kā tur es tur varēju tur tā? Jā. Un tie laiki kā bija. Tad tur nebija tur tādas problēmas ar to. Tur nebija ar šito problēmas. Bet tajā brīdī man prātā nemaz nenāca, kad es biju, kā Bībelē rakstīts, pliks un nabaks. Savā garā pliks un nabaks. Un es vienkārši tajā, to sauc par nostalģiju, ja? Dzīvo tajā nostalģijā. Un tad tie gabali vēl skan no bērnības. Bet tas, ka es biju internātā, ka man nebija ne mamma, ne tēvs, tas nekas. Konfekšpalks gan bija labs. Tās tur bija labas, es teikšu godīgi. Mums kā bezvecāku bērniem, kam nebija vecāki, nezinu, kas sponsorēja, Ļeņins jau tajā laikā nebija, bet Gorbačovs, jā. Gorbačovs sponsorēja, es nepārspīlēju šitādas konfekšpalkas, es līdz janvāra beigām ēdu. Bērns, kas nav nekad saldumus dabūjis, jā? Vienalga vēl līdz janvāra beigām ēdu to konfekšpalku. Tas gan bija labi. Kur tai Ēģiptē, tie ķiploci mums īpolīgi. Un tā viņi atcerējās. Labāk mēs būtu miruši tur. Labāk mēs tur Ēģiptē vergojuši. Labāk mēs tur ķieģeļus taisam. Labāk mums tur klapē. Labāk mums tur kā saka, es nezinu, moca. Nekā mēs tagad brīvībā un mums jāiet ar cauri grūtībām. Ļoti daudz padodās, neiet uz priekšu. Tikko atgriežušies kristieši, viņi neiet uz priekšu, tāpēc, ka nav gatavi iet cauri grūtībām. Viņi nav gatavi iet cauri grūtībām, cauri pārbaudījumiem. Kas man nekaiš? Es iešu tur apakaļ, tur bija vieglāk, tur bija labāk. Tur man visu likt mierā. Tagad man visu laiku tāds pārbaudījums, šitāds pārbaudījums, tad man tur jādomā viss kaut kas, kam man jāiet cauri. Tur nekāds kreņķis. Pilnīgi nekāds kreņķis. Piedzērās un miers. Jā, bet netik galā, tur piedzērās un... Man tāda problēma nebija. Paldies Dievam.
bet ļoti daudziem tā problēma, diemžēl, ir. Kad tiekam izvest no Ēģiptes, ir tāds sajūta, tad, kad cilvēks tiek izvests ārā no Ēģiptes, kad viņš tiek izvests ārā no tās vecās savas dzīves, tad ir no sākuma var būt tāds periods, kad mēs nesaprotam, ko darīt, un mums gribas tā kā atgriezties atpakaļ. Mums gribas tā kā atgriezties atpakaļ, jo mēs nesaprotam, kas tas viss ir, ko no manis prasa, ko no manis grib, kas man uz te baznīca jānāk, man te jālūdz, man te kaut kas jāskaidra, man te kaut kas ir jādzied. Mācītājs vispār tur runā, ka neko nevar saprast. Kas man nekaitē, es varu aiziet tur apakaļ. Tur taču man nekas nav jādara, tur viss viegli. Un ļoti daudz cilvēki ir tie, kas ir jāaiziet apakaļ. Īpaši grūti ir māksliniekiem, jeb mūziķiem, kuriem Dievs ir devis brīnišķīgus talantus. Un viņi ir atgriezušies. Un viņi saprot to, ka viņi pasaulē varēja pelnīt labu naudu. Un tad, kad viņi nonāk kā kristieši, viņi saprot, ka viņi to nevar izdarīt. Vienkārši nevar. Latvijā vispār nevar kristīgo mūziku neko nopelnīt. Vienkārši nevar. Un tad bieži vien tas ir viens no iemesliem, kāpēc aiziet atpakaļ. Vēl viens iemesls, tāpēc, ka Latvijā kristīgo mūziku nenovērtē. Pasaulīgo mūziku, tur ir koncerti, tur ir viss tas un tas un tas slāvi, jā, viss tur tas ir. Bet kristīgā mūzika Latvijā ir tā, ka 3 tādus pazīstamus mākslinieks es zinu, un tas ir arī viss. Jā. Bet šie 3 mākslinieki, es zinu, ka viņi ir kopā ar Dievu. Jā. Bet vienkārši tas, ka ir grūti, dažreiz ir tā, kad iziet ārā no šīs Ēģiptes, tad ir grūti, un tu nevar saprast, ko lai dara. Bet, ziniet, es jums varu iepriecināt. Es jums varu iepriecināt pie iepriekšējos lasījumus, ja, kad Dievs runāja ar Mūzu, viņš teica tā, ka viņš nesīs mūs uz ēgļa spārniem. Es jūs esmu nesis uz ēgļu spārniem. Dievs jau no paša sākuma mūs jau ņem un nes uz ēgļa spārniem. Viņš tad, kad Izraels izgāja no Ēģiptes zemes, viņš jau visu bija saplānojis. Viņš jau visu bija saplānojis. Kādiem pārbaudījumiem viņiem ir jāiziet cauri, lai viņi varētu aiziet līdz, pirmkārt jau līdz Šavutam. Un lai viņi varētu vispār aiziet līdz apsolītai zemē. Bet, diemžēl, cilvēks ar savu grēcīgo dabu, ar savām idejām, ar savu egoismu, ar visu viņu sabojāja. Un bija ļoti maza daļa, kas no tās paaudzes vispār iegāja iekšā apsolītā zemē. Pārējie visi tūkstnesī nomira. Un tad tālāk mēs varam iet uz priekšu. Bet nav tā, ka mums bieži vien cilvēki domā, ka es tagad pieņemu Ješua kā glābējs, es tiek izvests ārā no verdzības, no Ēģiptes. Tagad būs brīvība, tagad būs komforts, tagad es jutīšos labi. Bet tad bieži vien, ka mēs nonākam kaut kādos pārbaudījumos un dažādās situācijās, nav labi. Un mums liekas, bet Dievs, kāpēc tu mūs esi atstājis? Dievs, kāpēc tu par mani nerūpējās? Kāpēc man tik ilgi jāmocās ir? Un to pašu arī Izraels teica. Mēs labāk būtu tur Eģiptē, tur vergojuši. Mēs tur cilvēkam visvairāk, kas viņam nepatīk, tās ir izmaiņas. Ja cilvēkam notiek straujas izmaiņas dzīvē, tas viņam rada diskomfortu. Ret kuram cilvēkam patīk liels izmaiņas. Ja? Bet, ja mēs tiešām, ja tiek izpildīti šie 2 pirmie nosacījumi, par kuriem es runāju, 2 pirmie nosacījumi. Ja? Pirmais tas ir atdot Dievam, un otrais neēst raugu. Te neiet runa par miesīgu barību, bet negrēkot. Censties negrēkot. Bēgt prom no rauga. Mest ārā to no savu namu. Ja? Tās 2 lietas.
Tad, ja mēs šīs divas lietas izpildām, tad jau tas ir daudz vieglāk, tad ir tas daudz citādāk. Tad tas nav tāds kaut kas, kaut kas no gaisa nokrita. Jo bieži vien ir tā, ziniet, ir jābūt atgriešanās piedzīvojumā. Ja cilvēkam nav atgriešanās piedzīvojuma, viņš būs apjuts. Viņš būs apjuts. Ir ļoti daudz cilvēku sastapt, kuriem ir it kā piespiež viņus atgriezties. Piespiež viņus atgriezties. Tas ir apmēram tā, kad viņus pa varēju izrauj ārā no Ēģiptes. Un tas cilvēks nonāk tagad tukšā vietā, viņš neko nesaprot. Reku, kur man tas gaļas pods ir, kur man tie ķiplociņi, kur man tie sīpoli, kur man ir tas, kur man ir nams, man nekā nav. Man vēl jāceļ kaut kādu būdiņu jāceļ, kurai vējš pūš cauri. Bet tad, kad mēs esam kopā ar Dievu, tad, kad mēs jau no sākuma viņam uzticamies, tad, kad mēs no sākuma jau viņam atdodam visas lietas, ja, un mēs atstājam šo raugu, ka mēs atstājam šo raugu Eģiptē, tad Dievs nes mūs uz saviem spārniem. Dažreiz liekas, ka mēs nesaprotam, ka tā nav, kad liekas, ka Dievs neatbild, Dievs klusē. Ziniet, tad, kad notiek eksāmenis, skolotājs vienmēr klusēs. Vienmēr viņš klusēs. Ja. Un tad Dievs mums, nav tā, ka Dievs mums ievada komfortā, mums te ne par ko nebūtu jāuztrauc. Uz ko man paļauties? Nav vairs vecās lietas, uz ko paļauties. Uz ko cilvēks ir paļāvies? Tad, kad mēs bijām Eģiptē, uz ko mēs paļāvamies? Kas bija tās lietas, ka mēs bijām vecā grēka dzīvē? Uz ko mēs paļāvamies? Cilvēki ļoti daudz paļaujās uz masu mēdījiem, uz politiķiem, uz ārstiem, uz cilvēku. Un tad vēl aiziet horoskopu, visādi ezotērika, visādas lietas, uz ko cilvēks paļaujās, uz ko viņš balsta savu paļāvību, uz savu ticību. Bet tās viss ir tādas, mainīgas lietas. Ļoti interesanti, viņi gāja tālāk. Dievs viņus izved caur Niedru jūru un gāja tālāk. Un kas notika? Ļoti gribējās dzert. Dievs norāda atkal. Ziniet, vēl viena lieta, ko es gribu pateikt, ka tad, kad mēs esam uzsākuši ceļojumu no Ēģiptes līdz Šavatam, visu laiku Dievs norāda uz Ješua. Viņš visu laiku norāda uz Ješua. Viņš arī norādīja viņiem uz glābē, uz Ješua viņu norādīja. Mēs lasīsim cauri un jūs sapratīsiet, par ko iet runa. 2. Mūzes grāmata 16. nodaļa no 2. līdz... 2. Mūzes grāmata 15. nodaļa 22. līdz 26. pāns. Tad Mūzes lika celties izrēliešiem no Niedra jūra nometnes, un viņi izgāja uz Šūra tūkstnesi. Un nogājuši 3 dienu gājumu, tie neatrada ūdeni. Tad viņi nonāca Mārā, bet nevarēja Māras ūdeni dzert, tā rūgtuma dēļ. Tāpēc tās vietas vārdu sauc Māra. Un tauta kurnēja, atkal kurna, ja, uz Mūzes teikdām. Ko mēs dzirdam? Tad viņš sauca uz to kungu, un tas kungs viņu norādīja uz... Nē. Uz ko norādīja? Nē. Nesakojiet līdzi. Kādu koku? Uz koku. Angļu Bībelē rakstīts uz koku. Norādīja uz koku. Ja? Un norādīja, un tas kungs viņam norādīja uz koku. Jūs ziniet, kas tas par koku? Jā, Tas ir krusts. Tad, kad mēs sastopamies ar rūgtiem ūdeņiem, kad mums sastopamies ar to, kad mēs nevarēsim atcerties, ka mums būs grūti, Dievs mums norāda uz ko? Uz krustu. Uz Ješua. Viņš jau tad norādīja. Un tad, kas notika, ja? Te ir rakstīts, un tad viņš to ielaida ūdenī, un ūdens kļuva salds. Tur viņš tiem deva likumus un tiesas, un tos tur pārbaudīja un sacīja.
Ja jūs klausīdami klausīsiet tā kunga savu Dievu balsī un darīsiet, kas taisnīgs viņa acīs, un ievērosiet viņa baušļus un turēsiet viņa likumus, tad es pār jums nelikšu nākt tām slimībām, kādām es esmu līdz nākt pār eģiptiešiem. Jo es esmu tas kungs, jūsu ārsts. Viņš norāda uz koku, viņš norāda uz krustu, viņš norāda uz Ješua, kuram būs jānomirst. Viņš nomir par taviem un maniem grēkiem. Ja es uz viņu paļaujos, ja es ticu uz viņu, viņš ir mans ārsts, viņš dos man ūdeni no kā dzert. Mēs zinām šo stāstu, ja, kas bija par Samārietu. Samāriet, ja, kas stāsts pie Jēkabakas. Viņš atsaucās patiesībā stipri uz šo vietu. Jo iedomājieties, dzert rūgt ūdeni. Dievs mūs pabaro ar savu barību, bet mēs kurnam. Pasaulē mums bija labāk. Tā, diemžēl, ir. Cilvēks iet, viņš saka, oi, tad bija labāk. Tad bija labāk. Tālāk mēs lasām 2. Mūzes grāmatu 16. nodaļu no 2. līdz 4. pantam. Un visi Izraēla bērni draudz kurnē pret Mūzu, atkal pret Mūzu un Āronu. Tas Mūzes vienkārši. Tas nabaks tur bija. Iedomājieties, 2 miljonu tautu tagad uz jums kurni. 2 miljonu tautu vienkārši kurni visu laiku. Nezinu, Mūzam, ja viņam bija, tad viņam bija balti mati vai nebija vairāk vispār. Un visi Izraēla bērni draudz kurnē pret Mūzu un Āronu tūkstnesī. Ārons atdarboja savu daļu. Izraēla bērni teica viņam, kaut tā kunga roka būtu likusi mums mirt Eģiptes zemē, kaut mēs vēl mitām pie gaļas podiem, un mums bija maizes pa pilnam, ko ēst, jo jūs mūs esat izveduši šai tūkstnesī, lai visa draudze mirtu badā. Tad tas kungs sacīja uz Mūzu, redzi, es likšu maizē līt no debesīm, un tauta, lai iziet un ikdienas salasa dienas tiesu, lai es viņu pārbaudu, vai tā rīkosies pēc manas pavēles vai ne. Jūs ziniet, tur tagad mēs nonākam atkal līdz Omēram. Omērs bija senēbrēja mērvienība, ko izmantoja graudu, eļas un vīna daudzumu mērīšanai. Tas bija aptuveni vienāds ar 2,3 litriem. Omērs bija svarīgs reliģiskā kontekstā, jo tas bija izmantots kā ikdienas mannas deva. Tā bija ikdienas mannas deva, ko Dievs deva izrēliešiem ikdienā. Šeit salasiet 2,3 litrus. Nevairāk. Bet tur jau bija vadakāši. Pēc vairāk mums vajag, ko var zināt, turbūt Dievs rīt pārdomā. Varbūt, ka viņš tomēr nesvētī mani. Ieņem tā svētību šodien, tā labi daudz. Un kas notika? Tad, kad viņi neizpildīja to, kas notika? Nākušo dienā tas nebija ēdams, viss bija sapūs, viss bija beigts. Satrūdējis. Tāpēc Dievs lika, un pirms šabata viņiem lika salasīt dubultā, ja? Lai viņiem nebūtu par šabatu. Ja? Un līdz ar to mums arī Dievs saka, es tev svētīšu, es tev došu katru dienu no jauna. Dāvids saka savā psalmā, es savu žēlstību izlēju katru dienu no jauna. Tas mums māca paļauties uz viņu. Nevis dzīvot no vakardienas svētībām, nevis dzīvot no aizvakardienas svētībām, bet iemantot katru dienu viņa svētības pa jaunu. To viņš mācīja Izraēla tautai, un to viņš māca arī mums. Katru dienu paņemt viņa svētības no jauna. Paļauties uz viņu. Katru dienu no jauna. Nedzīvot ar vakardienas svētībām, bet iet uz priekšu. Tālāk, 2. Mūzes 16 līdz 18. Šī ir viņa pavēle. Salasiet no tās ik viens, cik var apēst.
Nu, te latviešu valodā ir gomers, ja, bet ir omers. Apēst. Omer uz katru cilvēku, pēc jūsu dvēseļu skaita. Ik viens, lai ņem tik cilvēkiem, cik to ir viņa teltī. Un Izraēla bērni tā arī darīja. Viņi salasīja vairāk, cits mazāk. Bet, kad viņi pārmēroja ar omeru, tad nepalika pār tam, kas daudz bija salasījis, un pietrūka tam, kas maz bija salasījis. Ik viens bija salasījis tik, cik varēja apēst. Pietrūka vai nepietrūka? Jā. Nepietrūka. Jā, nepietrūka, jā. Nepietrūka, jā, salasī nepietrūka tam, jā. Mēs tagad nonākam pie jaunās derības. Ko šī maize nozīmē mums? Ko šī maize nozīmē mums, kas ir jāsalas katru dienu, kas ir jāpaņem no viņa? Nedzīvosim vairs par veco derību, ejam vecam uz jaunu. Ko tu ar savu veco derību? Jāņa evaņģēlijas 6. nodaļa, no 27. līdz 35. pantam. Jāņa evaņģēlijas 6, 27 līdz 35. Uzņemiet sevī nevis iznīkstošo barību, bet barību, kas paliek mūžīgai dzīvībai, ko jums dos cilvēku dēls. Jo Dievs, Tēvs, viņu ir apzīmogojis. Tad tie viņam sacīja, ko lai darām, lai mums būtu daļa pie Dieva darbiem. Ja šo atbildēja viņiem, tas ir Dieva darbs, ka jūs ticat tam, ko viņš ir sūtījis. Tad tie sacīja viņam, kādu zīmi tu rādi, lai mēs to redzētu un tev ticam? Ko tu darīsi? Mūsu tēvi mannu ir ēduši tuksnesī, kā ir rakstīts. Viņš tiem ir devis ēst maizi no debesīm. Jēzus viņam atbildēja, patiesi, es jums saku, nevis Mūzes jums ir devis maizi no debesīm, bet mans tēvs jums dos īsto maizi no debesīm. Jo Dieva maize ir tā, kas nāk no debesīm, un pasaulē dod dzīvību. Tie viņam sacīja, kungs dod mums vairāk, vienmēr šo maizi. Jēzus sacīja viņiem, es esmu dzīvības maize, kas pie manis nāk, tam nesauc, un kas man tic, tam neslāps nemūžam. Atkal, tad, kad Dievs deva Izraēla tautai maizi, viņš norādīja uz ko? Uz Ješua. Mēs nonākuši esam divās vietās, ja? Ka viņš krusts, ja? Koks, un mēs nonākam pie maizes, ka viņš ir maize, ja? Ejam tālāk. Tas laiks skrien, vai es ļoti lēns runāju viens no diviem. Tā. Kad Izraēlam slāpst, tad tas kungs norāda uz klinti. Un kas ir klints? Ješua. Es nelasīšu no vecās derības, bet ja kas grib, tas var pierakstīt, tas ir 2. Mūzes grāmata 17. nodaļa no 1 līdz 7, kad viņi nonāk pie klints. Jaunā derība. 1. Korintiešiem 10:4. Un visi dzēra šo pašu garīgo dzērienu, jo tie dzēra no garīgas klints, kas tiem gāja līdz, bet šī klints bija Kristus, ir Ješua. Šī klints ir Ješua. Atkal viņš norāda. Viņš visu laiku norāda uz Ješua. Tev tai dzīves sfērā neiet, viņš norāda uz Ješua. Tu to nevar izdarīt, viņš norāda uz Ješua. Ar to tu netiec galā, viņš norāda uz Ješua. Viņš visu laiku mūsu dzīvēs norāda uz Ješua. Visu laiku. Nav tā, ka viņš tagad kaut ko pats pa sevi, tad izdomā pats. Nav tā, ka Dievs saka, izdomā pats, viņš vienmēr norāda uz Ješua. Nākošā vēl viena lieta, pirms viņi nonāca pie Sinai kalna, viņiem bija jāsakauja Amaleks. Viņiem bija ar viņu jākaro. Pirmā kauja, kas bija Izraēlā, sakaut Amaleku. Un mums arī bieži vien ir jāsaka, lai mēs izlaustos cauri, mums ir jāsakauja šīs Amaleks, kas ir mūsu iekšējā.
Man vienkārši laika trūkuma dēļ nesanāca paskatīties, bet bija ļoti labs skaidrojums šim amuletam. Ja, kas patiesībā ir tāds tas ir cilvēcei iekšā baigi dziļais grēks, kas vienkārši visu laiku velkās, viņš var vilkties cauri visai dzīvē. Vai ja mēs viņu nesakaujam, tad ir problēmas. Un kāds ir mūsu cīņas, lai mēs sasniegtu šādu, jeb svētā gar piepildīšanos mūsu dzīvē? Kas ir mūsu cīņas? Kurnēšana, neapmierinātība, egoisms, citas lietas. Kas ir tās, kas mums liek šķēršļus? Ir dažādas lietas, kas mums ir jāupurē tā kunga priekšā, lai mēs iemantotu spēku. Ziniet, mācekļi nesēdēja rokas salikuši. Jūs domājat, ka tagad, ja šo aizgāja prom, viņš teica, jūs paliekiet pilsētā un mācekļi vienkārši sēdi un dzēra tēju. Padzers tēju, pagaidīs. Ko tas? Viņi bija augšastabā, viņi cīnījās, viņi lūdzu. Viņi cīnījās, lai to saņemtu. Viņi cīnījās, viņiem bija katram savas cīņas. Es domāju, vislielākā cīņa no visiem mācekļiem bija Pēteri. Pēters, man liekas, ka tur viņam bija jākapā cauri, visādām lietām, lai viņš tiktu. Un mazliet īsumā par sevi. Man arī bija tāpatās. Es draudzē jau gāju ļoti no 12 gadu vecuma, tas ir no 92. 93. gada. Jā. Un svētdienas skolu gāju, uz draudzes dievkalpojumiem gāju, bet es vēl nebiju. Es teikšu tā, es vēl nebiju līdz šavotam aizgājis. Es vēl nebiju. Šavots jau nav tikai kaut kādā konkrētā datumā. Vasarsvētku diena, ko visi pasauli tur svin vai ebreji svin, jā. Šavots var būt šodien, šavots var būt rīt, viņš var būt parīt, ja mēs esam gatavi, ja mēs esam līdz tam aizgājuši. Tas viss ir tik vienkārši, jā. Tas nav tā, kad tagad tikai tajā un dienā, jā, ka tas būtu. Nē. Tad, kad mēs aizējam, tad, kad mēs esam gatavi tam aiziet. Un ja mēs gribam aiziet, bija man, kā es teicu, 94. gadā es slēdzu derību ūdens kristībā. 94. gads. 99. 2000. gads es Bībeles skolā mācījos. Un es vēl nebiju saņēmis svētā gar kristību. Es vēl nebiju aizgājis līdz šavotam. Un tad bija tāds, mums bija studentiem atsevišķi dievkalpojums. Mums izsauc priekšā. Un pienāca pie manis mācītājs. Viņš uzlika roku, lai lūgtu, lai es saņemtu svētā gar kristību. Un viņš tā kā apstājās. Un viņš teica, tu neesi gatavs atdot visu. Un mēs nonākam pie šiem nosacījumiem. Un tad, kad es šito lasīju, es sapratu, ka jau pagaida, tas ir par mani. Es tad nebiju gatavs atdot visu, upurēt sev visu, lai es sastaptos ar Dievu, kāds viņš patiesībā ir kalnā, kur pērkons un uguns, kur neviens īsti izdzīvot nevar. Iedomājieties, ko tas Mūzes, kam viņš gāja cauri. Un viss tas tā varēja, tas spēks. Un, protams, viņš aizgāja projām, viņš jau saprat, nav jau jēgas, jo viņš saņēma no Dieva, ka es neesmu gatavs atdot visu. Un es tā stāvu, un es teicu, Dievs, es gribu visu atdot, kas man ir. Varbūt es pat īstā lāgā nesapratu, kas tas viss ir. Bet manā sirdī bija tā, ka es gribu to, jo es gribu piedzīvot šaut, es gribu piedzīvot vasarsvētku. Un tad es lūdzu, un mēs bijām citi te studenti, neatceros kaut kas pie 2 kursiem, kaut kas pie 20 studentiem mēs bijām. Un tad viņš pēc tam nāca apakaļ. Un viņš neko neteica, viņš uzlika rokas man virsū. Un viss aizgāja ar visām izrietošām sekām. Es nestāstīšu. Es esmu kādreiz stāstījis jau. Ar visu stāvu apmīļošanu un vēl visu kaut ko. Ar smiešanos un vēlēm un visu. Līdzējušām zīmēm. Visām līdzējušām zīmēm. Bet ziniet, pēc tam, kas notiek ar cilvēku, tas ir tāds, atkal viens tāds pametiens.
Ja? Un tad tu sāc ieraudzīt ar vēl vairāk sev tu ieraugi. Un tad vien vairāk tu no kaut kādām lietām atsakies. Man jau bija jāatsakās no mīlestībām un no visu kaut kā man bija jāatsakās. Ļaunietim, taču meitenes apkārt, viena draudzene tā pamet, otra draudzene tā arī pamet, tāds kreņķis tā kā baila. Aiziet pie mācītājas, viņš saka, ko tu tāds saskāvus? Es saku, draudzene pamet. Viņš saka, tev nevajag draudzene, tev vajag Ješua. Ja tev sirds ir tukšs, tev vajag Ješua. Jo es mēģināju tādā veidā piepildīt. Ar draudzenēm. Un tas man uztaisīja ļoti lielu roku. Bet tad, kad es to sapratu, ka es to satvēru, tas jau nebija tā uzreiz tā klikšs un viss tā nākošā dienā man tur neinteresē nekas pilnīgi, ja? Tā nebija. Bet pamazām man mainījās prioritātes. Un tad, kad man mainījās prioritātes, tad Dievs man iedeva. Es šeit sēžu. Prioritātēm vajadzēja mainīties. Vienkārši. Mums jāmaina prioritātes. Mēs domājam, ka mums nekas nav pie sevis jādara, un Svētais Gars pats par sevi izdarīs lietas. Dažreiz mēs piespiežam Svētā Garu nāk par mums. Kāda jēga Svētā Gara spēkam mūsu dzīvēs, bet ja mēs nemainamies un nedzīvojam un turpinam dzīvot ar savām vecām lietām, kāda jēga? Kāpēc? Jautājums, vienkārši elementārs jautājums, kāpēc vajadzīgs Svētais Gars jūsu dzīvē? Ja mēs nemainamies, ja mēs esam tādi, kādi mēs esam. Galatiešiem šīs apsolīja pēdējā rakstvieta, Galatiešiem 5. nodaļa no 19. līdz 26. pantam. Kad jūs sekojat savus grēcīgās dabas kārībām, sekas ir skaidri redzams. Šis atkal ir angļu tulkojums. Pat tik labāk tur bija pateikts. Ja, kad jūs sekojat savus grēcīgās dabas kārībām, sekas ir skaidri redzams. Netiklība, nešķīstība, iekāra, izvirtība, elgdievība, buršana, naids, ķildes, greizsirdība, dusmu izvirduma, sautīgums, nesaskaņas, šķelšanās, skaudība, dzeršana, nevaldāms mežonības ballītes un citi līdzīgi grēki. Es visu šo nolasīju, jūs ierakstā varēsiet attīt vēl. Un atķeksiet, kas kuram ir. No kā jātiek vaļā. Kāpēc es šīs lietas lasu? Šīs lietas mums ir šķēršļi, lai mēs aiziet līdz šaudu. Lai saņemtu Svētā Gara kristību. Jā, lai saņemtu Svētā Gara kristību. Šīs lietas ir šķēršļi. Jā. Izrēlam arī bija daudz lietas, bija šķēršļi. Kāpēc? Dievs viņiem noteica, bet viņi nesaprata. Viņi nesatvēra. Viņi vienkārši nesatvēra. Tur bija ļoti maz daļa, kas to satvēra. Bet tāpēc, ka bija šīs lietas. Bet Svētais Gars rada šādus augus mūsu dzīvē. Un šeit mēs atkal varam tad atķeksēt, kas piemīt jau mums, ja? Mīlestības, prieks, miers, pacietība, laipnība, labprātība, uzticība, lēnprātība, atturība. Nav bauslības par tām, kas par tām attiektos, ja? Kas pieder Kristum, Jēzum, tie savas grēcīgās dabas kārības un kaislības, pienesa pie viņa krusta un tur tās situši krustā. Tā, kā mēs dzīvojam garā, tad sekosim gara vadībai visās savas dzīves jomās. Nebūsim iedomīgi, nekaitināsim viens otru. Nec būsim grēksirdīgi cits uz citu. Citreiz ir tā mērīšanās, kurš ir garīgāks, kurš ir spēcīgāks. Es par to mērīšanos labāk neko tālāk neteikšu. Man nāc prātā viena epizode no vienas filmas. Bet es labāk pastāvēšu klusu. Ziniet, es izlasīju šīs lietas, ja? Šos miesaugļus un garaugļus. Ja mūsos ir kādi no šiem miesas augļiem,
tad nemēģiniet spiest svētam garam nākt par jums. Nevajag. Neizdosies. Jo tāpēc, kad viņi ir kritēriji, tomēr ir kritēriji. Jo svētais gars izlejās nevis tā, angļiem foršs vārds, just for fun. Tikai priekam. Tas tā nav. Viņš neizlejās vienkārši tā. Viņš izlejās ar mērķi. Jo svētais gars, kad izlejās, tas ir spēks kalpošanai. Spēks darboties, spēks evaņģēlijam, spēks iziet cauri visādām pārbaudījumiem, grūtībām. Tas nozīmē, ka Dievs tev uztic vēl lielākas lietas. Svētā gara vadība, svētais gars vada mūs visus. Mēs esam atgriezušies. Viņš ir mūsu skolotājs, viņš runā, viņš mūs māca, viņš uzrunā mūs, viņš atklāja mums. Tās ir citas lietas. Tas ir tas, to es varētu saukt to vadību, kas ir no Ēģiptes līdz Šalota. Jo ja viņiem tāda nebūtu, tad viņi vispār nekur nebūtu aizgājuši. Viņi būtu pie tās jūras tur nomiruši visi. Tāpēc svētā gara kristība bez gara augļiem ir bezjēdzīga. Amen. Svētā gara kristība bez augļiem ir bezjēdzīga. Tu vari runāt mēlēs, baram, runā kā tu gribi, kā tev sirds kāro. Bet ja tā nav svētā gara kristība, tas ir bezjēdzīgi. Ja tev nav gara augļi, tas ir bezjēdzīgi. Mēs nevaram piespiest kādam tagad runāt mēlēs vai būt tagad svētajā garā. Jo ja es kādu piespiežu, tas nozīmē, ka tā laurus plūcu es. Nevis svētais gars, nevis Dievs. Jo tāpēc, ka Dieva vārdā ir teikts, viņš dara kā gribētams. Nevis tā, kā es gribu, bet tā, kā viņš grib. Ja es esmu gatavs, viņš izlies. Es neesmu gatavs. Audz dēls. Ja mēs ejam uz Šalota svētkiem neizmainīti, tad tos arī nekad nepiedzīvosim. Mums jānotiek izmaiņa. Dievs mums deva Pesach jēru, kas ir Ješua, kas mūs maina, lai mēs varētu piedzīvot Šalota svētus. Dievs maina Izraēlu tautu, lai viņi piedzīvotu Šalotu, lai viņi piedzīvotu šos vasaras svētus. Viņiem tik dots šis ceļojums, bet mēs ļoti labi zinām, kā viņi to ceļojumu izmantoja. Un tāpat arī mēs, kā mēs izmantojam šo ceļojumu, kas mums ir iedots līdz Šalota svētkiem. Lai Dievs dod spēku ikvienam, lai Dievs palīdz satvert to, ka tas nav tāds reliģisks tusiņš. Es tagad esmu pieņēmis Jēzu un tagad esmu daudzi tādi kā citi visapkārt. Dievs mums ir devis, lai mēs augtu. Dievs ir devis, lai mēs mainītos. Mums vakar bija tāds nopietnas pārunas, mēs ar sievieti runājām kādas lietas. Dažreiz liekas, ka tas nenotiek tā, kā mēs gribam. Dažreiz mums liekas, ir pagājuši tik daudz gadi un nekas nenotiek. Nezinu. Es teicu, man ir pa īsu. Es varu redzēt savu sirdi. Es skatos uz savu, un es savu sirdi līdz galam neredzu. Ja? Man ir grūti tagad pateikt, tev jādara tas, tev jādara šitas, tev jādara šitas. Dievs grib, lai mēs vienkārši pārskatām sevi. Viņš grib, lai mēs pārskatām, kas ir šīs kūlītes, kur man tagad jānes un jāupurē. Kas ir šīs kūlītes? Varbūt, ka tā ir kāda lepnība, varbūt tā ir greizsirdība. Nevajag jau nekādus lielos grēkus. Varbūt, ka tā ir aprunāšana. Varbūt, ka patīk par otru parunāt. Aiziet mājās no dievkalpojuma, un tad sazvanās, tu redzēji, tam Jānim tas sarkanais krekls, galīgi neizskatās labi. Piemēram, tas ir grēks. Es saku, tas ir grēks. Un tas kūlīts vienkārši jāņem un jāupurē. Daudz lietas mums dzīvē.
Lai Dievs palīdz ieraudzīt mums katram sevi. Un lai mēs ik viens aizējam līdz šādu svētkiem. Lai mēs aicinām, lai mēs piedzīvojam. Citam varbūt 50 dienas, citam varbūt 100 dienas, citam varbūt vairāk vēl dienas. Kad Dievs katru mūsu ved, Viņš katru mūsu nes uz saviem spārniem un Viņš ved, lai mēs to piedzīvojam. Viņš neved nekur prom. Viņam nav mērķis mūs aizvest kaut kur prom. Mēs paši ejam prom. Bet Dievs vienmēr ir tas, kas nes mūs un Viņš grib, lai mēs aizējam. Un mēs piedzīvojam vasaras svētkus, lai mēs piedzīvojam šos šādos svētkus. Lai Dievs jūs visus svētī. Tiešām uztaram vārdu savā žēlstībā. Amen. Amen. Jā, paldies, Jāni. Paldies par svētkiem. Un es gribu mazliet, kamēr slavētāji atkal uznāks viņu uz savas vietas. Un mēs kādu dziesmu par godu un slavu mūsu kungam nodziedāsim. Es gribu mazliet padalīties vēl pasēdēt mazliet. Padalīties ar, ja teikt, ar mācību novirzieniem, ja, vai teoloģijas novirzieniem, mācību. Teoloģija tā ir mācība par Dievu, ja. Savā laikā, kad es arī mācījos teoloģiju, tad mums lika tur pētīt dažādu konfesiju, teiksim, šīs te mācības. Un, zināt, ir kādi, kas klausīsies šo svētru, un viņi varbūt iebildīs. Kā? Man svētais gars bija vajadzīgs, lai viņš izmainītu manu dzīvi. Zināt, Bībelē mēs redzam skaidri gaiši, kad svētais gars tiek iedots pie dzimšanas, ja tajā brīdī, kad mēs atdodam savus grēkus, savu dzīvi kungam, un svētā gara, teiksim tā, porcija, svētais gars ienāk manī, un viņš sāk man mainīt. Un šeit ir interesanti, sākās šīs mūsu katra ceļojums, ja, līdz šavot, jeb līdz svētā gara kristībai, jeb pagrendei, ja, kad svētais gars ienāks manī, un tas būs spēks, tas būs, kā saka, ir dažādi tulkojumi, tur dunamis, ja, dinamīts, enerģija, būt par kalpotāju, būt par liecinieku, ja, un tā tālāk, uzsludināt evaņģēliju, ja. Un Bībelē mēs redzam tas, ko Jānis soli pa solim viņš rādīja, ka mums ir jāiet katram šis ceļš, ir kaut kādas lietas, kas mums ir jādara mums pašiem, mums ir jāsagatavo, teiksim, kaut kādas noteiktas lietas, ja kā Bībelē ir rakstīts, ir jāizlīdzina ielējas, jānolīdzina kalni, jāizber ielējas, ja. Tas ir viss sagatavošana, lai kungs varētu nākt, iebraukt mūsu sirdī, ja, un mājot tur, ja, un darīt savas lietas. Un svētais gars tiek dots mums pa porcijām. Mēs to redzam pēc svētajiem rakstiem, kad vispirms cilvēki notic, un pēc tam pēc kaut kādu laiku viņi saņem šo svētā gara kristību, ja, ja pagrēni svētajā garā. Un tie ir atsevišķi notikumi, kas var notikt ļoti tuvu, viņi var notikt vienā teiksim, acu mirklī, ja cilvēks ir gatavs, ja cilvēks ir tādā stāvoklī, ka viņš ir gatavs. Bet ir cilvēki, kuri nav gatavi, ja, un Jānis runāja par cilvēkiem, kuri nav gatavi, tajā pašā laikā ir cilvēki, kuri ir jau šo ceļojumu paveikuši varbūt vienā mirklī, ja. Un ir tādas mācības, ir tādas konfesijas, kuras māca, ka svēto garu, jeb kristību ar svēto garu mēs saņemam tad, kad mums uzspricē ūdentiņu visu, ja. Mums uzspricē baznīcā ūdentiņu, un mēs esam saņēmuši svētā gara kristību. Tie ir meli, nepareiza mācība, tas tā nav. Ja? Un ne šie cilvēki runā mēlēs, un ja arī kāds no viņiem runā mēlēs, tad visticamāk tās ir viltus mēles. Ja? Es neticu tam. Numur 1 ir atgriešanās augļi. Atgriešanās augļi, tava dzīve parāda to, vai tu esi atzimis, cik tu esi atzimis, cik tu esi atdevis no visas savas vecās dzīves Dievam, vai cik tev vēl ir jādod. Un atbilstoši no tā, cik tu esi gatavs no Dieva sagaidīt šo tēva apsolījumu, ja? kā Ješua saka, gaidiet pilsētā, ja? Un es jums sūtīšu tēva apsolījumu. Tātad ir jāgaida, ja? Ir jāsagatavo savus sirds,
lai mēs varētu saņemt šo tēva apsolījumu. Tēva apsolījums ir, ka viņš dos svēto garu. Runa ir par svētā gara kristību, par pagrēmi svētajā garā. Tas ir cits līmenis, tā nav jaunpiedzimšana, tā ir spēka saņemšana, lai mēs būtu spējīgi, teiksim tā, Kristus karēji, lai mēs būtu spējīgi evaņģēlisti, lai mēs būtu spējīgi kalpotāji, kur var iet un kalpot. Un mazliet pasteidzoties varbūt priekšā kaut kādām lietām, ko es tagad gribēju uz nākošo reizi jau runāt, par to, ka katrs cilvēks, visi, es nezinu, katram ir varbūt viņa līmenis kaut kāds, ja? Viņa skatu punkts vai redzes leņķis, ja? Kā viņš kaut kādas lietas redz, ir kaut kādi cilvēki, kuri burtiski raujās uz skatuves, viņi grib būt ievērojami, viņi grib būt šeit draudzes priekšā, vēl kaut ko, citiem ir citas kaut kādas vēlmes, ja, vai ambīcijas, bet šie cilvēki nav bijuši tuksnesī. Neviens kalpotājs nevar kalpot, jeb neviens no jaunpiedzimušiem Dieva bērniem nevar efektīvi kalpot, kamēr viņš nebūs tuksnesī. Jēzus Kristus Ješua 40 dienas pavadīja tuksnesī. Katru dienu 1 gads, ko Izraels pavadīja tuksnesī. Tieši tas pats 40 dienas, 40 gadi. Tad tie ir simbolismi visi, bet jums ir jāsaprot, ka ja mēs svētā gara vadīti neiziesim cauri savām cīņām un mēs viņus neuzvarēsim, mēs nekad nevarēsim būt kalpotāji, efektīvi kalpotāji, sludinātāji, jo tikai pēc tam, kad Ješua bija vēlni kārdināts tuksnesī 40 dienas. Tieši tāpat kā Izraēlas 40 gadus staigāja pa tuksnesi. Tikai pēc tam viņš varēja sākt kalpot. Tikai pēc tam Ješua, Jēzus Kristus sāk kalpot. Izraēla tauta tikai pēc tam saņēma bauslību, svēto garu un varēja iet apsolītajā zemē. Ja? Tikai tādā veidā. Un tā bija jauna paudze, tā bija jauna domāšana, kas iegāja apsolītajā zemē. Tā arī mums ir jāatmet viss Ēģipte, viss vecais ir, tam visam ir jānomirst, katram ir viņa tuksnes, un viņa tuksnes tas ir ceļojums līdz svētā gara saņemšanai. Tas ir tas, kas mums ir vienkārši jāsaprot. Ja? Tāpēc man nav žēl lūgt par cilvēkiem. Tā kā slavu Dievam par šo mācītāju, kas Bībeles skolā lūdz par svētā gara kristību, ka viņam bija tajā brīdī šī gara vadība, ka viņš to saprata, ja, attiecībā par Jāni. Ja. Man nav žēl lūgt par cilvēkiem, lai cilvēki saņem svēto garu, bet no cilvēka, katra cilvēka paša būs atkarīgs, vai viņš ir gatavs saņemt svēto garu, vai viņš nav gatavs saņemt svēto garu, vai viņš saņems svēto garu, vai viņš nesaņems. Tas nav atkarīgs no manis. Tas ir atkarīgs no katra cilvēka un Dievu. Jānis teica, Dievs dara nevis kā es gribu, bet kā viņš grib. Un viņš ir siržu, kā mēs šodien dziedājam, viņš ir siržu. Āmen. Slavu Dievam. Paldies, Jāni, par svētdienu. Slavu Dievam.